Šodien pirmajā virslīgas fināla mačā tiekās LSPA celtnieku komanda ar Dobels Tenaks. Diezgan labi aizvadīja iepriekšējo pusfināla spēli ar Ogri. Noturēja aizsardzību 18 gols tikai ielaida. Bet redzam to, ka pirmo uzbrukumu veiksmīgi noslēdz Dobels Tenaks, viens no rezultīvākajiem spēlētājiem Annis Ērmanis. Ļoti labi izspēlēja uz malu, labi saspēle. Labi atdeva piespēli Oskars Arājs, Andim uz malu, Annis viegli pārspēja Raitu Puriņu. Pa kreiso malu Žants Malāhovs, pa kreiso insēdi Lārkos Lazdiņš, pa saspēles vadītāju Vladimirs Maklāks, Normons Blome labajā insēdā, kas arī gūst pirmos vārdus, labajā malā Lauris Eglītis. Katrs spēlētājs priecājās par to, ka spēja pārspēt otru pretinieku komandas vārdsargu. Vārti. Normons Blome izlīdzina rezultātu. Ļoti pamatot, un šajā spēlē vēl ne, bet zinām ir situācija bijusi, kad Baltijas izaicinājuma līgā Artūrs ir guvis pat 14 un 12 vārtus Dobels Tenaks, un Annis Ērmanis panāk savai komandai +2. Ļoti labi ir iesācis šo spēli Annis Ērmanis. Vairākas reizes pārķēris bumbu, nopelnījis savai komandai 7 metru sodu metienu, jau guvis, manuprāt, 4. vārdus. Diezgan grūti noturēt. Kājas ir ļoti asas šim puisim, Fins ir ļoti labs un var noslēgt uzbrukumu rezultātu. Ko viņš arī uzreiz pirmajā piegājienā pierāda savam trenerim Sandram Verškovam. Pārspēja Raitu Puriņu, rezultāts ir 8-5. Lauris Jotiņš arī nav ieradies uz šo spēli. Salīdzinoši mazāks uzbrucēju skaits ir LSPA celtnieks komandai. Redzam to, ka Ārnis Butāns arī mēģināja sūtīt savu libero spēlētāju. Normons Blome līdz ar to Kasparam Straumam viegls vārdu gulums. Libero krekli bija uzvilcis Normons Blome. Redzam to, ka diezgan labi iepriekšējās spēlēs pret Jūrmalas Sportu. Šī saspēle ar libero spēlētāju gāja cauri celtnieks LSPA komandai, ka viņi spēlē pret Jūrmalas Sportu. Un vēl viena gūta vārta. Vladimirs Maslāks ir dots izpildīt 7 metru sodu metienu. Tiek pārspēts Ivars Lācis un pēc ilgāka laika tiek gūt arī 6. vārtu LSPA komandas labā. 3 cilvēku bloks nav bijis šķērslis Oskaram Arājam gūt savas komandas 12. vārdus, kad vēl jāspēlē 3,5 minūtes. Redzēsim, vai celtnieks LSPA spēs gūt 8. vārdus. Gandrīz Nils Vērbergs pārķer Vladimiru Maslāku piespēli, bet viņš pārķer Normons Blomu, piespēli aizskrien ātrajā un būs savas komandas 14. vārdus panākt šajā spēlē. +7 Dobels Tenaksam. Redzam to, ka LSPA celtnieks savā starpā nesaprotās. Tāds viegls, bet kļūdiņas ir LSPA celtniekam uzbrukumā. Salietētība nav jūtama, bet redzam to, ka komanda tiešām ir runājusi pārtraukumā. Celtnieks LSPA komanda vairāk mēģina uzbrukt no 9 metriem. Pagaidām jāspēlē 5-5. Abām komandām labi Vladimiru Maslāku piespēle un ļoti skaists vārds Guntars Lēnieks. Ceru, parādīs arī atkārtojumā šo momentu ar kreiso roku, kur Ivaram Lācim guva. Ivaram Lācim starp kājām izmet Guntars un guva ļoti skaistus vārdus. Noliek Kristofu Pļomu pareizajā vietā. Tiek veidots pacietīgs uzbrukums, Viņķels savu veidu ar Anda Ērmaņa ieskriešanu un Raits Puriņš atkal pārspēja Anda Ērmanu. Un ar 3. reizi Andim Ērmanim izdodās gūt vārdus un klusot tiek neatļaut turēts Annis Ērmanis, visticamāk pa sitienu komandai. Un Raits Puriņš atvēr šo metienu. Ļoti labi darbojas vārtos Raits Puriņš. Handbols ir sporta veids, un ja par šādiem te noraidījumiem sākas 20 minūtes visu laiku, tā jau pietiek, ka šī spēle ļoti bagāta noraidījumiem. Par šādiem te jau būs par daudz, ja Tigmārs Toms spēlēs pierāda to, ka viens no izlases kandidātiem pieaugušo izlases stāsts, gribēju teikt. Raita bumbu ar apakšējo balstu metienu, Raita Puriņš sargātajos vārtos.
Blomi nāk Eglīšu vietā. Labi izspēlē uz Eglīti, kas ir nomainījis Jablonski šajā situācijā un samazina rezultātu starpību līdz 4 vārtiem. Lauris Eglīts. Jablonskis vienkārši devies uz nomaiņu. Eglīts ir ieņēmis Jablonska vietu. Ļoti labi pārmet pāri bumbu. Ivaram Lācim Lauris Eglīts. Ivars Lācis šoreiz nemainās. Atkal diezgan vienkāršs metiens mazlāk izpildījumā. 4 vārtu starpība. Pa labi Dobels Tenaksam. Labi Normans Blom gūst vārds. Parāda ļoti nepieklājīgu žestu arī celt Dobels Tenaks soliņam. Pēdējā minūte šajā pirmajā fināla mačā ir sākusies. Dobels Tenaks skatītāju ceļš kājās. Vēl šajā komandā Lauris Eglīts vēl ieskrienot no maliņas spēja gūt vārtus. Normans Blom par runāšanu ar Edmundu Bogdanovu būs 2 minūtes noraidījumu. Atrodās 4 vīru sastāvā. Kaspars Straums viegli tiek izvirzīts metienu pozīcijā. Ļoti labi noskaidrots pagaidi, kamēr Lauris Eglīts atnāks viņam pretī un mēģinās viņu sasiet un atspēlē Kasparam Straumam, kas viegli pārspēja Raiti Kuriņu. Rezultāts ir 20, manuprāt, nav pareizs. Ir jābūt 21-25. Pirmais fināla mačs piekritīsties man bija ļoti ass. Ļoti bagāts, notikumiem bagāts. Vēl spēlē parūpējās arī to nelielu intriku, pierojot no 8 vārtiem līdz 4 vārtu minimumam.